Čau, čau! Šodien brīva dieniņa. Pēc izdomāju paņemt mocītu un izmaukt kādu nelielu maršrutiņu. Es te internetā atradu tādu vietu, nezinu, kā viņu nosaukt pareizi, pamests cietums, jeb pamests ciemats, jeb izmiris ciemats. Kaut kāds pēdējais Padomju Savienības projekts, kur droši vien domāju uzcelt kaut kādas fermas, kaut kādu ražotni, kaut kādu apstrādi, sacelt Lībānu mājas cilvēkiem un attīstīt tur kaut kādu, nezinu, pilsētiņu, mazpilsētiņu. Bet tas viss ir nosprādzis, pēc doma aizbraukt tur apskatīties. Kā arī pa ceļam īlē ir partizānu bunkurs, vajadzētu tur piestāt palūrēt. Un tādu līkumiņu maz izmest. Debesis tādas nomākušās. Varbūt var redzēt. Nav īsti saulaina diena. Cerēsim, ka lietus nelīs, bet drošības pēc lietus drēbītes gan paņemsim līdzi. Čau, čau! Neliela šaizīte. Sākā līt lietus. Domāju, labi, uzvilkšu lietus drēbes. Ceļš vēl priekšā garš, mazums izlīšu. Nepatīkami, bet ko darīt? I can't do nothing with you. Tā, izskatās, ka mēs esam klāti. Iesim paskatīties, kas tas ir. Ko te var redzēt un vai ir vērts uz šeit braukt. Bet gribēju pateikt to, ka no Bikstiem līdz Īles Nacionālo partizānu bunkuram ir fantastisks ceļš. Izskatās, ka viņš ir pāris gadi kā uzliets, līkumains, kalnains un abās pusēs forši skati. Tā kā iesaku izbraukt šo līkumiņu varbūt kādā saulainā laikā. Tā te apmēram izskatās virzemē. Te ir kaut kāds piemineklis. Jā, ok. Acīm redzot, šeit ir ieeja tajā bunkerī. Paskatīsimies, vai tur vispār ir vaļā. Jā. Šie ir tie vīri, acīm redzot, kas ir krituši. Tā, te ir ieeja. Davai, maucam. Tā, jop, cik te ir tumšs. Bet man ir līdz lukturīts, nezinu. Kaut ko tas dos, nedos. Paskatīsimies. Tā, ko mēs redzam? Tuneli. Ierocis nav īsts. Jā. Es nezinu, te gaisma viņiem ir vispār. Tā, te ir vīri, kas ir it kā gulējuši, viņu vārdi, uzvārdi. Tādas, nezinu, kā viņas sauc, barakas, kojkas. Te ir galds. Jā, te viņi visi it kā ir gulējuši. Cik tas ir autentiski, es nezinu, bet droši vien, ka varētu būt līdzīgi, jo, ko tu te tajā bunkurā tādu jaunu izdomās? Kaut kāda krāsniņa. Un te ir kaut kāda eja. Kaut kāda lūka. Šitais ir jums skaidrs, kas tas ir.
Tā. Nu jā. Tā šeit izskatās. Arnolds Reide, Pranas Gelaživs. Tas izskatās ir lietuvietis. Benediktas, jā, lietuviešu vārds. Lietuvieši, jā. Nu, te bijuši latvieši un lietuvieši izskatās. Alfreds Šķēle. Jānis Pinkovskis, Augusts Legsdiņš. Nu, sorry, Džeka, visus es nenosaucu. Nu, ir jā. Uz otru pusi arī ir kaut kāds tunelis. Te ir ieroči. Ok. Tā, šeit mums arī ir kaut kāda rezervas izēja vai ložmetēja vieta. Grūti pateikt. Nu, īsumā tāds tas bunkurs izskatās. Spriežiet paši, vai gribat atbraukt šienu vai negribat. Nu, tāda teritorija. Nākamā pieturas vieta gribējās apskatīt to izmirušo pamesto spoku pilsētu vai ciematu. Jāmēģina navigātoru atrast, kur viņš ir. Kaut kur te netālu. Nu, redz, kur ir tā foršā fiška, kad līst lietus, telefons izmirs un nestrādā, pieslēdz pie motocikla tā CarPlay sistēmas un lūdzu, lietus laikā tev ir droša navigācija. Labdien! Labdien! Jūs arī no tās spoku pilsētas? Jā. Jūs tur dzīvojat? No tālu izskatījāt? Mēs tur nedzīvojam. Jūs ar kājām no kurienes uz kurienu? Mēs no bunkura ielas. Jūs ar kājām? Es ar tur biju piebraucis. Mums ir tās mašīnas, jā. Skaidrs, sapratu. Labi, paldies, veiksmīgi. Nu, izskatās, ka lietus mazliet ir misējies, tas ir labi, tas ir priecīgi. Šeit ir tā stirnu pamestais ciems, jeb kā viņš varētu saukties, kaut gan. Reku viens vietējais izlīda. Droši vien biļeti prasīs. Un man teica, pamest. Vietējais izlīda pateica, es te dzīvoju. Pasties, viņam pat ir zāles pļāvējs. Nu, viņš gan izskatījās, ka viņš ir pāris dienas svinējis. Varbūt pāris mēnešus, bet ok. Nu jā, tāds līvānu mājas sacelts. Viņas viss ir pamests. Nezinu, varbūt jūs kāds ziniet, kas tas bija pa projektu. Pieļauju kaut kāds sots. Ko te daudz redzēt? Pamests. Izdemolēts. Uzkāpsim otrajā stāvā. Nu jā, te kāda laimīgā ģimenīte droši vien padomju laikos dabūja māju. Teica, baigi strādās, baigi cels komunismu. Bet nu tas viss kaut kā nosprāga. Jā, bet nu tur viens vietējais cilvēks nepadodās. Viņš teica, es te palikšu un varbūt atjaunošu visu. Johaidī, ka te uz gurķi nenoliek. Ceļš no Bikstiem līdz Aucei, nu super. Un uz šito ciematiņu arī tāds foršs offroadiņš. Tā kā, ja jums ir adventure tipa mocīts, principā pavizināties, kāpēc ne, var atbraukt palūrēt. Nekā jau tu baigi nav izskatās tomēr. Pāris pamestas mājas.
kaut kāds šķūņi ir. Nu, labība ir sasēta, tad te ir bijis kaut kas ar zirgiem saistīts, izskatās. Man liekas, Latvijā te kaut kur tādās nomaļās vietās, es domāju, šitādas pamestas sāģis ir man pietiekoši, es domāju. Ļoti bieži vis kaut kur ir redzēti tādi torņi. Kurš zina, kas tas ir? Kaut kādi bloki. Tāmīt uzzīmē, naudiņu saņēma, bet objekts netap. Viss tāpat kā tagad. Jā, nu kaut kāds tornīts. Tikai diez, cik viņš ir sens. Tas ir padomju laiku vai tas jau ir ulmaņu laiku. Ja ar kāds izskatās ir dzīvojis kaut kad. Nu jā, un tagad te ir izgāzt un nekas vairāk. Nu, tāds izskatās tas pamestais ciemats. Ar mocīti braukājot, kāpēc ne, var ielikt maršrutā un apskatīties. Kad ir labs laiks. Davai, brauksim tālāk. Nu, šis ir Dobeles kultūras piemineklis. Pilsdrupas. Protams, kad es biju maziņš un te skraidīju, viss te bija nolaists. Bet tagad malači ir naudu dabūjuši un visu baigi forši atrestaurējuši. Jā, mēs te bijām sīki kāpelējām pa šitām sienām. O, galvenā ēka. Te droši dzīvoja kāds vācu hercogs. Nu, te var atbraukt kādreiz ar ģimenīti, nopirkt biļeti, pastaigāties, paklausīties ekskursiju. Es, kad biju mazs puišals, es te izložņāju krustā un šķērsām. Un visforšākā vieta mums, protams, bija šeit, to it jums parādīšu. Bet šeit varēja ieiet iekšā un uzkāpt von tur augšā. Un sienā tur bija caurums un varēja ielīst. Un izlīst pa šejien. Jā, prāta mums nebija tā darīt, bet, nu, tā mēs daudzījāmies. Un tāds ir skats uz Dobeli. Te blakām ir skola. Mēs bastojām stundas un nācām sēdēt pilsdrupās. Šīs pilsdrupas bija arī ļoti iemīļota vieta dažādiem alkoholiķiem. Visās balās pļēguroja. Tagad jau, protams, tu viss ir zem kamerām. Apsargā policija, pašvaldības. Viss sakopts. Ļoti forši. Malači dobelnieki. Nu ko, dosimies tālāk, parādīšu jums vēl vienu super vietu. Nu jā, mocīts viss šodien tāds netīrs, dubļains, izlīs. Nu, bet tas ir normāli. Tas taču ir adventures. Dāmas un kungi, kas šeit ir bijuši, tas sapratīs. Šī ir leģendāra vieta. Ja tu kādreiz gadus 20, 25 atpakaļ gribēji dabūt pa muti,
vai izkauties, tad šī bija īstā vieta. Rasa. Te bija diskotēkas ar galdiņiem, ar dzērieniem un ar uzkodām. Te savācās viss Dobeles zieds. Un kārtīgi iesvinējās, nu un reizi pusstundā kāds izmeta villu. Jā, ļoti leģendāra vieta, kā arī blaku šeit ir viesnīca, kurā ir dzimušas daudz ģimenes, ir izjukušas daudz ģimenes. Jā, daudzi sapņi šeit ir piepildījušies. Super! Nu šodien laikam pietiks, laiks tāds lietains, slapšs, dubļains. Kilometri 200 ir nobraukti, varbūt bišķi mazāk. Priekšā vēl kādas 70. Esmu nedaudz nosalis, jābrauc mājās sildīties. Nu jā, tiksimies nākamreiz. Čau!